Šefpavārs Jurijs Kovriženko ir Ukraiņu virtuves vēstnesis pasaulē. Muzeja naktī uz Talsiem atceļojies 100 litri viņa vārītā boršķa, ko varēja baudīt par ziedojumiem. Vēl pirms pasākuma talsinieki nezināja, vai slavenais šefpavārs ieradīsies arī pats, taču Jurijs atzīst, ka viņam būtiski ziedojumu vākšanas kampaņas atbalstīt. Kopā ar Talsu novada fondu iegūtie līdzekļi tālāk nonāks Ukrainas armijai. We will use it for a lot of things because it's need drones, it's need medicine for the front line. So at that moment for Ukrainians army need everything, like from the shoes to the hats. Akcijas laikā savāktie ziedojumi tiks izlietot arī brīdinājumu zīmju izgatavošanai. Before war in Ukraine, the first mine country in the world, it was Somalia, I think. But now it's Ukraine. So yeah, we try to make something to mark the place where is the mine, to save the people. And you need thousands of them. Yeah, thousands, 100,000. Ar savu brīnišķīgo latviešu valodu muzeju nakts apmeklētājus pārsteidz arī ukraiņu dziedātāja Anastasija Vasiļenko. Pirms gads atpakaļ es biju Raimonda Tigula koncerts šeit arī muzeja Talsos, un man tik patik, ka es sapņoju dziedāt šeit. Un es sapņoju visu gads, un šodien esmu šeit. Par ziedojumiem varēja iegādāties arī mācītāja Aināra Kostandas gleznas. Daudziem viņa brīvo brīžu hobijs bija pārsteigums. Darbi tapuši jau kara darbības laikā. Tur ir skumjas, tur ir prieks, tur ir bēdas, tur ir viss mans, daļa no manis tur ir iekšā. Un tā kā es viņu šodien vedu šeit, man drusiņi bija tā skumīgi un sāpīgi. Es viņus kaut kā esmu izdzīvojis, bet ar prieku es to daru. Talsu novada muzeja ekspozīcijas, izstādes un arī krājuma jaunumus varēja apskatīt arī gaismā. Bet tuvojoties naktī, arī muzejs ieterpās tumsā un pirmo reizi tajā notika orientēšanās spēle. Ekspedīcijā pa muzeja telpām, pildot dažādus uzdevumus, devās vairākas komandas. Mēs bijām ļoti aizrautīgi, manuprāt, mums tiešām gāja varani. Jā, tā bija ļoti interesanta pieredze. Pilnīgi citādāk nekā dienā, kad ir būts muzejā, mēs dabūjām izzināt tādas nebūtas vietas muzejā. Jā, tās ejas pa aizmuguras abas izejas, tas bija tiešām interesanti. Jā. Tikmēr tumsā bija ietērpusies arī Kūbalu skola muzejs. Tā vecā Dinsberga skola, par kuru joprojām tik daudziem lepnums un tā svarīga vietējai pašapziņas noturēšanai. Un muzeja naktī sveču gaismā iespēja iejusties kādreizējos laikos. Saulaina pavasara laikā skola gan sen jau bija beigusies un tā sākās vēlā rudenī. Mācības sākās 7 no rīta un beidzās 7 vakarā. Bija, protams, pārtraukumi, bet rēķiniet, kad lielākā daļa no tā laika pagāja tumsā. Un sākumā tas arī bija viss, kas Dinsbergam bija pieejams. Reizēm pat tas bija skals, bet sākumā tā bija viena svece, mazā grupiņa sēdēja ap svecīti, un pārējie darīja citas lietas. Atbildēja galvas rēķinus vai dzejoļus. Tā grupiņa, kam bija tā svecīti, tie darīja tādas lietas, kas bija jāredz. Pirmajā stundā klase bija ļoti pilna. Tā vakar skolēni pilda uzdevumus un kā kompliments skolotājai ir daudzie jautājumi, kas pat neļauj stundu beigt. Es ļoti priecājos, ka cilvēki ir atsaukušies un atbraukuši, jo mēs ļoti centāmies, lai šo vietu padarītu atkal dzīvu. Muzeju naktī ne tikai sarūpētas īpašas aktivitātes, bet naktsnīgā šarmā ļauts ieskatīties arī pārējās muzeja vērtībās. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.